Labdien! Šodien mēs atgriežamies pie receptēm, kas ir ne tikai draudzīgas maciņam, bet arī ļoti vienkārši un ātri pagatavojams. Un šodien tā būs pavisam rudenīga recepte, tas būs vistas un puravu pīrāgs. Sāksimies mūsu recepti ar puraviem. Vispirms mums viņi ir jāsagriež un tad viņi mums ir jāizmazgā, jo puravos parasti iekšā ir smiltis. Tā, šitos lejam klāt ūdeni un noskalojam. Gatavosim mēs puravus sviestā un pēc tam pievienosim baltvīnu. Kamēr puravi sautējās, mēs varam sagatavot mūsu vistas šķiņķīšus, atkaulot, sagriezt mazākos gabaliņos. Tā, dabīgais ūdens mums ir iztvaikojis. Šī brīdī mēs varam pievienot baltvīnu. Puraviem sākās ballīte. Šeit ar garšvielām varat variēt, var izmantot arī timijānu, var izmantot kaltētu salviju, var mazliet raudeni pielikt klāt. Tas jūsu garšas ziņā. Sāksim cepināt vistiņu. Nākamais mēs varam pievienot mazliet dižonas sinepes, mūsu sakapāto rozmarīnu un pienu. Tā, un tagad, lai iebiezinātu mūsu pildījumu, mēs pievienosim pāris ēdamkarotes miltus. Kamēr mūsu pildījums dziest, mēs pa to laiku varam uzkult jau olu mūsu virskārtai. Tā, rokās man ļoti gards un rudenīgs pīrāgs, kurš būs maciņam draudzīgs, vienkārši pagatavojams, sildīs jūsu sirdi, puncīti un arī virtuvi ar krāstu.